425, 497 un 560 eiro. Tās ir lielākās summas, ko Saeimas deputāti septembrī ir saņēmuši par transporta izdevumiem kā kompensāciju. Un 750, 780 un 800 eiro mēnesī kompensācija par dzīvokļa īri. Saeimas mājaslapā pieejamā informācija liecina, ka tikai retais deputāts, kam ir paredzēts saņemt kompensāciju par dzīvesvietas īri un transporta izdevumiem, jau pieminētajā septembra mēnesī nav izmantojis ne centa. Lai saņemtu kompensāciju, deputāti iesniedz īres līgumu un degvielas pirkuma čekus. Visi kā viens raidījuma 4. studija aptaujātie tautas kalpi skaidro, deputātiem likumā paredzētās kompensācijas visus 100 deputātus padara vienlīdzīgus. Kompensācijas tiek piešķirtas deputātiem atkarībā no dzīves vietas attāluma līdz Rīgai. Jo droši vien, ka nebūtu godīgi, ka cilvēki, kas dzīvo Rīgā, viņam šeit ir dzīves vieta, viņam papildus izdevumi nerodās, bet cilvēki, kas ir no reģioniem, īpaši, ja tie ir tālāki reģioni, tad, protams, ka viņam šādi izdevumi rodās, jo izbraukāt katru dienu nevar, un ja arī braukāt katru dienu, tie ir papildus izdevumi. Varbūt izklausās tā bezatbildīgi vai kā, bet es uzskatu, ka ir normāli, ka deputāti no laukiem saņem kompensācijas. Ir katram deputātam attiecīgi pēc attāluma, kur viņš dzīvo, viņam ir noteikta summa. Tātad, vai nu tu izvēlies lepnu dzīvokli, par ko tu, teiksim, vari, pēc likuma tas ir, ja samaksāt visu cenu, vai tu izvēlies mazāku tādu glaunu dzīvokli, un tad arī atmaksā arī kompensāciju par degvielu. Es domāju, ka ir nopietna starpība starp tiem, kas dzīvo Rīgā vai Pierīgā, un tiem cilvēkiem, kuriem ir pienākums braukt no Liepājas, no Dagdas, no Alūksnes un citām vietām, tāpēc, ka tas izbalansē šo deputātu atalgojumu faktiski, jo atalgojums ir vienāds un līdzīgs vismaz. Un tie cilvēki, kas dzīvo Rīgā, viņiem, protams, šādi transporta izdevumi vai dzīvokļu īrēšanas izdevumi vai viesnīca, katrs izvēlās šo savu iespēju. Viņi gluži vienkārši ir ļoti atšķirīgi. Ja nebūtu šo kompensāciju, tad no reģioniem kandidētu mazāk cilvēku? Protams, kad kandidētu cilvēki, bet šādā veidā mēs tādu, taisnīgumu arī varam ieviest ar kompensācijām. Saeima jau ir lēmusi par kompensāciju apjomu samazināšanu, un es pilnībā atbalstu. Un, manuprāt, šī prakse sekt šīs kompensācijas ir saistīta ar to, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas tikt ievēlētiem deputātiem gan no attālākās Latvijas, gan maniem kolēģiem no Latgales, gan no Zemgales, gan no Vidzemes, lai mums Saeimā nestrādātu tikai rīdzinieki, lai tiktu pārstāvēts arī attālāko reģionu intereses. Jūsuprāt, ja šāda kompensācija nebūtu, tad cilvēki nelabprāt tā kā kandidētu? Grūti izvērtēt, bet es domāju, ka iepriekšējās Saeimas, kad lēma par šo jautājumu, visticamāk argumenti bija par tieši tāpēc, lai būtu vienlīdzīgas iespējas, jo es katru pirmdienu braucu 2 stundas uz Rīgu, un tas, protams, ir laiks, un attiecīgi tad šie laiks un attālums tiek kompensēti, lai arī attālākie deputāti varētu piedalīties sekmīgi. Bet katrā ziņā es nebūšu bēdīgi, arī šīs kompensācijas atcels. Diez vai šādu brīnumu mēs pieredzēsim, jo kompensācijas deputāti saņem daudzu valstu parlamentos, un arī Latvijā šai tradīcija ir dziļas un senas saknes. Saeimas kārtības rullis jau starpkara periodā paredzēja, ka deputāti var saņemt ceļa izdevumus, ceļa izdevumu atmaksu. Arī vēl vairāk tur bija kompensācijas, ja mēs papētam dokumentus gan par sēžu apmeklējumu un tādām lietām, kas šobrīd vairs nav Saeimas praksē ierasta lieta. Mūsu interesēs, kā vēlētāju interesēs, droši vien arī ir, lai tieši deputāti no mūsu reģiona tiktu pārstāvēti, lai viņi neatteiktos no, piemēram, iespējas pārstāvēt savus vēlētājus un arī, lai nepārvārtos uz dzīvi uz Rīgu, piemēram, jo tas ir 4 gadu termiņš. Un tātad, droši vien nav iedomājama situācija, ka deputātam šī iemesla dēļ būtu jāpārvācas ar visu ģimeni uz dzīvi Rīgā.
Raidījumam 4. studija izdevās sastapt un pierunāt dalīties ar savu ikdienas pieredzi Mariju, kura arī tāpat kā deputāti strādā neprivātā sektorā un ikdienu mēro 150 kilometru uz darbu. Turklāt ceļa izdevumus sadz pati, pērkot nedaudz vairāk par 100 eiro vērtu mēneša biļeti, jo Rīgā dzīvokli īrēt sanāktu daudz dārgāk. Laika ziņā tās ir 2 stundas ar vilcienu. Turpat pakaļ ir 4 stundas. Jā, turpat pakaļ 4 stundas. Un katru dienu? Katru dienu, jā. 5 darba dienas. Manā dzīves vietā man bija darbs un noteikti arī šodien būtu. Bet atalgojums šeit lielāks un daudz lielāks. Kāds šķiet? Ļoti, jā, 2 reizes. Tomēr Saeimas deputāti īsti nesaredz nepieciešamību meklēt vienlīdzību ar pārējiem valsts iedzīvotājiem, bet tikai savstarpēji, jo galu galā, ja piemēram Marijas kundze ir droša, ka viņai darbs dzīves vietā atrastos joprojām, tad deputāti tik pārliecinoši viss nevarot būt. Tas nav pastāvīgs darbs, tas ir darbs uz noteiktu konkrētu termiņu, jā. Un tad cilvēks, kurš nāk, kurš piedalās jā, kā kandidāts, viņš ar iespēju tikt ievēlētam, viņš saprot, ka viņš no savu pamatdarba aiziet projām, un viņam šī darba vieta netiek saglabāta. Līdz ar to, nostrādājot Saeimā 4 gadus, principā pēc tam viņš paliek bez darba un bez iespējas iekārtoties atpakaļ tajā darba vietā, kurā viņš ir strādājis. Politikas eksperts Māris Zanders piesauc mūsdienās piemirstu un ļoti reti lietotu latvisku jēdzienu sāta sajūta. Politiķiem ir pazuduši pa spīti Satversmes ierakstītiem kā latvisko dzīvesziņu, viņiem ir pazuduši latviešiem it kā piemītošā sāta sajūta. Jo atsaukšanās uz to, ka citur arī ir šāds kompensācijas. Lielbritānijā ir un Vācijā ir un kur tik nav. Ja? Tas viss ir pareizi, bet es varu sakt, ir tāda lieta, ka tu tā kā jūti kontekstu. Un tu saki, nē, tā kā gribās, mums visiem gribās, bet šoreiz nē. Un nav šīs sajūtas. Un tā vienkārši, es pat domāju, ka viņi pat paši to neapzinās. Arī Marijas kundze, kur par identisku darbu Rīgā var saņemt 2 tik lielāku atalgojumu nekā reģionā, un tādēļ ir gatava ziedot savu laiku un līdzekļus, apliecina nevienlīdzīgo dzīves realitāti. Tad kāpēc tikai Saeimas deputātu vidū, kuri nepavisam nav tā sliktāk atalgotā iedzīvotāju daļa, šī atšķirība būtu jānovērš? Viņi, piemēram, paši neredz nekādu pretrunu šobrīd budžeta kontekstā lemt par lielāku akcijas degvielai, jo viņas tas neskar. Pretējā gadījumā mēs vienkārši varam nonākt līdz klusam marasmam, ka ēst vecrīgi arī ļoti dārgi. Un kas tik vēl nav, ja? Un tad varbūt, lai piesaistītu cilvēkus, kuri pieraduši pie reģiona ēdināšanas cenām, varbūt viņiem kompensēsim arī pusdienu piedāvājumu vai kā. Ir aprēķināts, ka septembrī kopumā deputāti no kompensācijām paredzētajiem 49 369 eiro ir iztērējuši 26 588 eiro un 57 centus. Jana Vītoļņa, Igors Stāts, 4. studija.